Sveicināti! Atkal tiekamies Mēdīju dienas kārtības studijā, un šoreiz kopā ar mani ir kolēģi no Laukavijas, Ģirds Virbuls. Sveiks, Ģirds! Latvijas avīzes, protams. Un mani kolēģi no Neatkarīgās Rīta avīzes, Baiba Lula. Sveiki, Baiba! Ko kolēģi gribēja ar jums aprunāties no sākuma ne tikai par politiku, un tad arī tikai par politiku. Sāksim ar Dāvi. Tātad pēdējā laika varbūt tāds pārdomas rosinošākais notikums ir tātad zēns Dāvis, kuram ir nepieciešama tiešām milzīga summa, lai veiktu operāciju ārpus Eiropas Savienības, proti ASV. Cilvēki ir bijuši ļoti atsaucīgi, ir saziedoti 245 000 eiro. Valdība ir lēmusi, ka piešķirs trūkstošo naudu, 100 000, bet ne visu. Mani šis gadījums rosināja domāt par divām lietām. Pirmkārt, latvieši ir atsaucīga nācija, mēs protam līdzi just un līdzi ciest, un mēs arī esam gatavi dalīties ar savu finansiālo atbalstu. To pierāda visas ziedošanas akcijas, kas ir bijušas. Otra lieta, cik ilgi valsts varētu braukt uz mūsu līdzcietību, kā es jau vienā komentārā teicu, tad varbūt sametīsimies pensijām, izglītības sistēmai. Mums nav žēl, Ģirt? Jā, tas gadījums bija tāds, es ar viņu tā ļoti sāsināti uztvēru, bet painteresējoties tomēr pirms nākšanas arī pie speciālistiem, par laimi tā bilde nav tik melna, kā viņa liekas pirmajā acu uzmetienā, jo šis Dāvija gadījums, viņš bija reāli ārkārtēja situācija, jo puisim vajadzēja ārstēšana ārpus Eiropas Savienības. Reāli lielākoties gadījumos, faktiski visos gadījumos, kad ir bērnam dzīvība apdraudēta un ir ārstu koncīlija atzinums, ka to nav iespējams Latvijā, tad valsts atrod finansējumu, lai viņus ārstētu. Tā kā nav tik jauni. Te pašā laikā, protams, ir daudz šie te gadījumi, kad ir nepieciešama ārstēšana ārpus Latvijas, bet tas nav varbūt dzīvības un nāves jautājums, bet tas ir jautājums par to, lai bērniņš varētu staigāt, dzirdēt, redzēt, un tur ir daudz lietas, kur varētu vēlēties, jā, lai tas valsts atbalsts būtu lielāks. Baiba, kā tev šķiet? Mums gan satversme, gan daudz citi likumi definē, ka medicīna, ārstēšana bērniem Latvijā ir bez maksas. Un praksē, šis ir skaļākais gadījums, kad vajadzīga tiešām liela summa operācijai ārpus Eiropas Savienības, ārpus Latvijas. Labi, ka to izdevās atrast gan ziedojuma veidā, gan šādā. Bet arī virknē citu gadījumu, kaut vai pat ikdienišķām slimībām, it kā ārstēšana ir bez maksas, bet ja tev reāli vajag pierakstu pie speciālista, ej un maksā, vai arī gaidi tik ilgi, kad jau tam vairs nav jēga, vai arī viss tur zāles dārgu pirkšana, nav viņa reāli bez maksas. Un tas man šķiet nepareizi, ka valsts pieņem tādus likumus, kurus viņa pati nevar pildīt arī šajā gadījumā. Vai mēs pieņemam kaut kādas normas, ja, kādā veidā šādos ekstremālos gadījumos tiek organizēta naudas atrašana, ja, jo es saprotu, ka mums veselības aprūpes budžets, kā mums ejošākais teiciens amatpersonām, ir tāds, kāds tas ir. Un naudas ir tik, cik tās ir, un viņas diez vai daudz vairāk būs. Tāpēc šaubos, vai visiem šiem gadījumiem var būt uzreiz pieejama rezervēta šāda summa, kas nepieciešama. Bet kā jau arī runāts, arī veselības ministrs šķiet teica un speciālists, ka vajadzētu būt definētam vismaz mehānismam, kā šādos gadījumos pietiekami ātri šo naudu no kurienes paņemt, kā tiek organizēta palīdzība, kur tiem pašiem vecākiem vērsties pēc palīdzības, lai viņiem ir zināma tā matrica. Bet, teiksim, tas, kas mani jau sen ir rosinājis uz šīm pārdomām, atcerēsimies ziedojuma akciju Latvijas tātad bērnu klīniskai slimnīcai, tātad gan šeit onkoloģijas nodaļas remontam, gan tām dušas telpām. Es visu saprotu, ir jālīdz pārdzīvo, ir jāziedo, bet atvainojiet, es teikt varbūt izklausīšos nedaudz sarkastiski, bet principā, kad cilvēkiem piegriezīsies maksāt par to, par ko principā ir jāmaksā valstī. Jo es varu pateikt, teiksim, no sava piemēra, es tiešām līdzpārdzīvoju bērniem, taču es, ja kādreiz ziedoju, tad cenšos ziedot lietām, kuras es zinu ir ārpus valsts kompetences, piemēram, veco ļaužu pansionātā lifts jāierīko, ja Ulubelē jāpalīdz. Es saprotu, ka tas ir mans brīvs ziedojums lietām, kas ir papildus. Kāpēc, piemēram, ir jāziedo par lietām, kuras valstī vienkārši ir jāpaņem un jāizremontē tā slimnīca? Patiesībā jā, tev pilnīgi taisnība, un es domāju, ka no vienas puses varam priecāties par to, ka ir tik daudz šo te zvanu uz labdarības numuriem, bet no otras puses politiķiem katru šo te zvanu vajadzētu uzsvert arī kā tādu brīdinājumu signālu, ka veči, jūs tomēr nedarat īsti labi savu darbu. Tieši tādu, Baiba.
Tas parasti arī uz Ziemassvētku laiku aktualizē šies jautājumi, ka principā sabiedrība ziedo lietām, kas tiešām būtu politiķu vai valsts aprūpes zonā. Ja. No otras puses, realitāte ir tāda, un cilvēki to dara emocionālu pārdzīvojuma rezultātā. Viņi saprot, nebūs, tur valsts neieliks to naudu, un viņi ziedo. No otras puses, tas tā kā vāveres ritenis, valsts paļaujās. Izbraukt, jo tad lūdzu, tad filmējam, nēdušas pensionārs un atveram vienu ziedošanas kontu vecmāmiņai, kurai pensija ir 100 eiro. Bet principā tad valsts saka, mēs nevaram, mums nav kasē naudas, lūdzu sametieties. Vai tas ir izcinājums, vai jūsuprāt, valstī tomēr nebūtu vienreiz jāpasaka, ka ir lietas, par kurām mums ir jāmaksā, un paldies, ka jūs ziedojat, bet tad atstājam viņu citiem mērķiem? Ģirdi. Man liekas, ka nevienā valstī nav tik laba situācija, lai pilnīgi visas vajadzības pieaug. Jo vairāk naudas, jo vairāk viņas rodās. Es domāju, ka tā ir utopija cerēt, ka būs kādreiz tāds mirklis, tāda labklājība, ka valsts varēs nosegt visu, nepaļaujoties uz pilsoņu kaut kādu godaprātu un līdzcietību. Bet tai pašā laikā, tam ir jābūt kaut kādās samērības robežās. Jā, gadījums ar dāvu vienkārši ir, tā kā runa iet par ļoti lielu summu, tad man tas, protams, kārtējo reizi radīja arī liels jautājums. Bet, labi, tātad cerēsim, ka Ziemassvētku laiks tiešām ir tāds līdzcietības laiks, kad cilvēki labprāt dalās savā sirds siltumā un mīlestībā, palīdz bērniem un ne tikai bērniem. Un droši vien nebūsim tad jāsaka skaudīgi, lai gan stāsts nav par skaudību, protams, stāsts ir par valsts atbildību pret saviem līdzpilsoņiem. Lūk, tas būtu tātad ne tikai par politiku, bet tēt gan tikai par politiku, un jautājums ir, tūlīt ir vienotības kongress. Vēl neredzēts gadījums, kad vienotība, kas tomēr ilgus gadus ir bijusi spēcīgākā, stabilākā, vismaz kā viņi stāsta, un tāda prognozējamākā partija, saskarās ar tādiem izteikumiem. Arī šodien viena no partijas biedrēm, Ilze Viņķele, teica, ja partija neapdomāsies un nesāks kaut ko darīt lietas labā, tad šķelšanās esot neizbēgama. Ģird, kā tev šķiet, tas ir pašas Ilzes Viņķeles šķeltnieciskais garš šobrīd runā apzināti, lai musinātu atmosfēru, ja tiešām partija vienotība ir nonākusi zināmās krustcelēs, kurās jāsāk domāt? No vienas puses, tur vienotībā vienmēr ir bijušas šīs iekšējās cīņas. Viņi tika izveidot no vairākām partijām, tais pašās partijās vairāk grupējumi, un šis te Viņķeļu grupējums, ja tā var nosaukt, arī ir visu laiku bijis viens no spēlētājiem tajās aizkulišu cīņās. Vai viņiem draud šķelšanās šobrīd? Es šaubos. Drīzāk viņiem draudēja šķelšanās ļoti drīz pēc Saeimas vēlēšanām. Tā, man liekas, bija tas krīzes periods, ko viņi ir pārdzīvojuši. Es domāju arī, ka rītdien kongresā mēs nepiedzīvosim nekādus īpašus pārsteigumus, jo partija tur ir rīkojusi iekšējos seminārus reģionos un tā, bez preses klātbūtnes, bez tā. Galvas skalošana. Jā, un tur visas galvas ir izskalotas un visi skandāli ir izrunāti bez liekām acīm, un es domāju, ka rītā kongresā mēs redzēsim tur apkamšanos un uzmundrinošas runas. Kāds partijas politiķis man neoficiālā sarunā teica, ka šis būs paraugu kongresa mēdījiem, lai lieku reizi apliecinātu, cik stabili, cik izaugsmes vērsti viņi ir un cik viss viņiem ir kārtībā. Baiba, kā tev šķiet? Ģird saka, krīze ir garām un principā šķelšanās nedraud, taču jau tas vien, ka, piemēram, Judins pēkšņi ir pateicis, ka viņš kandidēs uz partijas priekšsēdētājas amatā, tad kandidēs un konkurēs ar Salvitu Āboltiņu. Es nedomāju, ka šķelšanās krīze vai kaut kāda krīzes riski ir garām. Tie visu laiku parādās periodiski. Atceramies, pirms pāris gadiem bija arī kaut kas līdzīgs, kad uz valdes priekšsēdētāja amatu kandidēja Krišjānis Kariņš. Tur bija kaut kas līdzīgs, bet jau pirms iepriekšējā kongresa arī rakstīja, ka principā tā vienotības arogance, kas tika demonstrēta varā un kur viņa sajūtās tik neapgāžama, ka tas jau mudināja domāt, ka vai viņi nevirzās, kā es nosaucu komentārā, pa skuju taku tautas partijas, uz ko Āboltiņas kundze kongresā atsaucās, ka šī skuju taka noteikti nedraud, lai nomierinās, un tagad tieši pa šo pašu taku runā Ilze Viņķele. Interesanti, ja, sakot, ka būs tas bludais kongress, bet ja nenospraudīs šos mērķus, kas it kā bijuši valda Dombrovska laikā, tad tiešām pa šo taku arī aizies. Es gan neredzēju, ka arī Dombrovska laikā bija šie dižie mērķi,
mērķi. Ja viņš varbūt bija vismaz organizēja neapšaubāma, neapstrīdama tāda. Premjeras. Es neteiktu autoritāte partijā, bet premjeras. Varbūt drīzāk autoritāte partijā bija Solvita Āboltiņa. Bet runājot par Judina kandidēšanu, man šķiet dīvaini, ka nekandidē pat Ilze Viņķele, bet virza Andreju Judinu. Kāpēc? Ja? Varbūt tiešām ir skaidrs, ka šoreiz šis apvērsums partijā nenotiks. Un viņa zina jau, ka rezultāts būs tāds, kā Solvita Āboltiņa atkal pārvēlēs. Jau vairāk cilvēku, tas skaitā respektablais Andris Piebalgs ir izteicies, ka Āboltiņai jāturpina vadīt. Premjera Laimdota Straujuma ir izteikusies, ka Āboltiņai jāturpina vadīt. Ja tie smagsvari pasaka, Āboltiņai jābūt, plus vēl šie iekšējie semināri, tā teikt. Es domāju, ka tur rezultāts būs skaidrs, bet tas nezvai mazinās partijā to iekšējo gruzdēšanu, un es domāju, tur kas līdīs ārā. Bet mēs jau redzējām, tātad no Vienotības ir gājuši atsevišķi cilvēki projām, ja tāpat tās arī, piemēram, Rībens kundze, kas ir vecbiedrs jau no pašiem pirmsākumiem. Cits jautājums, ka jāsaka tā, Judina kungs kandidēs tagad uz šo priekšsēdētāju amatu. Aizkulisēs tiek runāts, ka no sākuma esot mēģināts pierunāt Dalders, kurš pēdējā momentā tā kā atteicies, jo saprats, ka nekas tur labs nesanāks. Veselīga konkurence vienmēr ir labi. Cits jautājums, vai tā ir tiešām konkurence, vai tas ir vienkārši kā politbirojā. Ja, tā tad ir variants A un ir variants A atrisinājums. Ja. Bet jāsaka, divi galvenie konflikti, kas šobrīd tiek apspriest Vienotības iekšienē, ir tātad jautājums par šo te ļoti jūtīgo, ļoti neviennozīmīgo homofobijas un nehomofobijas tātad jautājumu. Pastāv uzskats, un arī neoficiālās sarunās man tur apliecinājuši vairāki politiķi, ka Vienotībā ir grupa cilvēku, kas nevar pieņemt šo te ļoti lojālo, ļoti, teiksim, tādu atbalstošu attieksmi pret homoseksualitāti, pret minoritātēm, un viņi jūtas ļoti neomolīgi, ka viņu partija kopumā virzās tajā virzienā. Otrs jautājums ir par to, kā tas nākas, ka partija ļoti īsā laikā pati apēd vairākus savus, varētu teikt, līderus, arī Zaķa gadījumā partija neiestājās, bet nomētāja ar akmeņiem, un arī Viņķeles gadījumā partija pateica nē viņas virzīšanai tātad izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā. Varbūt sāksim ar to homofobiju un nehomofobiju. Ģirt, kā tev šķiet, ja vecāka gada gājuma, un ne tikai, ja, jūtas neērti, nekomfortabli un pat varētu teikt agresīvi pret šo noskaņot, ko darīt partijai? Mums jāatgriežas nedaudz pagātnē. Vienotība tika izveidota tobrīd apvienoties 3 partijām, ideoloģiski atšķirīgām, un jau sākotnēji viņi ļoti konservatīvi. Jā. Sākotnēji jau viņi tika kritizēti par to, ka šis liberālais, tā sauktais lietu sargu spārns un konservatīvākais bijušās Pilsoniskās savienības spārns. No paša sākuma tur bija ļoti liela kritika par to, ka partijai nav nekādas savas ideoloģijas, tas ir tīrs rosols. Tagad viņi, acīm redzot, beidzot mēģina kaut kādu ideoloģiju sev noformulēt. Jā. Un tas neizbēgami, kāda daļa būs neapmierināta. Bet vai arī šeit būs šķelšanās? Es šaubos arī, vai tie konservatīvāki. Ja vienīgi viņi paši aizies, bet tas, ka, teiksim, Inga prieda par viņas izteikumiem, es domāju, ka tur nekāds sots un izmešana no partijas nesakos, jo tādā gadījumā tur varētu būt, ka sekos skandavas nodaļa un vēl liela daļa biedru. Prieda, bet principā ir tikai loģiski, ka cilvēki, kas nāk no Pilsoniskās savienības, kas vienmēr ir bijuši vairāk nacionāli nekā liberāli, vairāk konservatīvi nekā liberāli, viņi nevar pieņemt to, ka viņiem saka, jums teikt ir jādomā tā. Baiba, kā tev šķiet, vai nesakos šo te konservatīvo cilvēku izstāšanās vai vismaz tāda ļoti skaļa pozicionēšanās? Nē, mēs tādiem žēl nemākam. Es domāju, tas būs atkarīgs lielā mērā arī no tā, cik tālu un kādu virzīs šo partnerattiecību reģistrācijas ideju kādā veidā. Un es domāju, jautājums te ir arī par to, kas ir tā virzītāji. Un te mēs atgriežamies pie Ilzes Viņķeles. Es domāju, tas viens no iemesliem ir arī, kāpēc viņu nevēlas šajā izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatā. Gan šī viņas iepriekšējā nostāja, kas mēs zinām, jau izpaudās Kārļa Karlīnas grāmatiņu gadījumā plaši pazīstamajā. Viņa asociējas ar šo idejas radikālo diezgan veidu virzīšanu. Tas ir viens, un protams, tās partijas iekšējās peripetijas un klana cīņas, kāpēc nevar viņu šajā amatā virzīt.
Es domāju, ja ar šo likumu tālu netiks, es domāju, ka viņi aplauzīsies ar šo likumu, tad arī partijas iekšienē tas neradīs lielu šķelšanos. Protams, ja tur to likumu aizvirza kaut kādā radikālā veidā tālāk, tad tur var sākties kaut kāds lielāks. Viens ir likums. Bet neizies cauri, es domāju, Saeimai. Viens ir likums, jā, bet no otras puses tās konflikti noteikti starp šiem konservatīviem un liberāliem grupējumiem noteikti ar jaunu spāru uzplaiksnīs, ka tiks stādīti saraksti pirms nākamajām vēlēšanām. Un tad gan, ja tur kāds, teiksim, no šī konservatīvā spārna neatradīs savu vietu sarakstā, tad viņam nebūs vieta sarakstā vai tā būs slikta, tad viņam ļoti iespējams radīsies kārdinājums vēl kādai grupai cilvēku, sakot tam, piemēram, kādu parādīja Inguna Rībena un Janīna Kursīte un Buļķkungs, kur tika atklāstām rokām uzņemt citā partijā, uzreiz saņēma labas vietas un tikpat labi viņas Es brīnos joprojām, kāpēc tie cilvēki no vienotības, kas ir zināms un nav noslēpums, tātad viņu konservatīvais nostāja, kāpēc viņi neiet prom. Jo viņi tur labi nejutīsies, droši vien ir jau skaidrs, ka viņi tur netiks pieņemti ar visām savām nacionāli radikālajām un tādām idejām. Bet labi, man ir cits jautājums. Kā jums šķiet, kolēģi, partija īsā laikā ir nomētājis ar akmeņiem divus savus partijas biedrus, lai gan atcerēsimies, tad, kad bija, teiksim, Ingmārs Čaklais, kuram tiešām bija nesmukums pa visu ģīmi, tad partija klusēja. Vai tas ir normāli, ka partijā regulāri tiek norakts kāds augsts stāvošs personāžs, vai tas ir normāli, ka partija pat brīžos, kad ir domstarpības, nevienojas, bet tieši otrādi kādu nosoda? Jā, šobrīd ir šīs klanu cīņas un kaut kāda mēģinājums pārdalīt to varu. Un tieši tādēļ iespējams arī tiek virzīti kaut kādi mistiski kandidāti, kā šajā gadījumā Judina kungs bez reālām izredzēm ieņemt partijas priekšsēdētāju. Sapratu, identiska situācija bija arī, kad tika lemts par frakcijas vadītāju, tad arī tika izvirzīts pēkšņi Dāldera kungs. Man šķiet, ka Neba viņš pats tur tik ļoti gribēja, tāpat kā Neba Judins ļoti grib vadīt partiju. Ka, viņi faktiski ir kārtis, jā, un šajā gadījumā Dāldera tur Čigāns kundze, ja nemaldos, pierunājumu virzīja, un droši vien tāpat Kāds mans kolēģis Twitter savā kontā ierakstīja, ka Vienotība ir sieviešu partija, kurā vīrieši ir tikai kā tādi bandinieki, kas tiek stumdīti, bīdīti turpat pakaļ. Kā tu, Baibas, to skaties? Es gluži nepiekristu, ka tiek nomētāti Vienotības līderi. Jo, nav bez iemesla, ja tas tiek darīts. Turklāt, ja runājam par Dzintaru Zaķi, tad mēs redzam, ka kā viņš tika glābts vēl, kad bija viņa automašīnas iegādes skandāls apējot nodokļu nomaksu. Un tad viņš bija frakcijas priekšsēdētājs, un viņš joprojām turpināja vadīt frakciju. Ētikas komisija pārkāpumus nesaskatīja līdzīgi kā vairākos citos gadījumos. Atceramies kaut vai tur Čigānes Lakatiņu lietu, Kambara nauda tumbačkā. Jā, bet tad ir gadījumi, kad aizvarācis, un ir gadījumi, kad atvarācis. Es domāju, šajā pēdējā balsu pirkšanas lietā labi vēl nav tiesas spriedums un tā tālāk. Tur bija grūti aizvērt acis. Bet pašā laikā to lietu sāka taisni, ja nemaldos. Atgriežamies Juris Galerijas Vidiņš, kurš ir bieži tiek piemirsts tieši tā, Ilis Viņģeles tēvs. Paskatīsimies atkal, kur būs acis atvērts, kur aizvērts. Gadījumā ar Veiko Spolīti. Mums ir gadījums, kad jauns, pavisam nepieredzējis deputāts sēžas, tātad nesen ievēlēts deputāts sēžas pie stūras. Tiešām lielā dzērumā un neko, ja pagaidām es nesaprotu, kas tur notiks. Un otrs gadījums ar Priedi. Tātad arī nepieredzējis cilvēks politikā, nesaprata droši vien sociālo tīklu spēku, nesaprata, ka mūsdienās tas daudzkārt ir pat svarīgāk nekā uzstāšanās no Saeimas tribīnes. Kas viņai var maksāt, tad jautājums izstāšanos no partijas kā tādas vai tikai vietu valdē. Bet labi, tātad ar interesi, kolēģi, dosimies uz Vienotības kongresu, skatīsimies, kā tur tas attīstās, lai gan jāpatur tiešām prātā, ka tas ir parauga kongress, kurā patiesās lietas jau mēs nenoskaidrosim. Lūk, un raidījuma noslēgumā es gribētu pievērsties tādam ļoti interesantam, manuprāt, jautājumam. Izglītības ministrija ir gatava publicēt internetā visu Latvijas skolotāju vārdu uzvārdu pretī mailīti, cik tad viņi saņem. Jautājums, vai tas ir labi vai slikti? Finanšu ministrija saka, ka viņa pat pati nezina, kā tā nauda starp skolotājiem sadalās. Un šodien finanšu ministrs Šēra kungs televīzijā teica, ka viņš gribētu redzēt, cik, piemēram, Kuldīgā viens skolotājs saņem un cik, piemēram, Rīgas 1. ģimnāzijā. Kā jūs domājat, kolēģi, vai tas ir forši, ka cilvēku algas tiek publiskotas internetā? Es domāju, šeit ir braukšana nedaudz no viena grāvja otrā. Es gan par šo lietu tikai pat pirms raidījuma uzzinājām. Bet tas izklausās pēc tā, ka,
Ja Finanšu ministrija nezina, man liekas, ka viņai vajadzētu tomēr būt lietas kursā, kā šī nauda, ko viņi piešķir, tiek izmantot, tad Finanšu ministrijai tas būtu jāzina Rēra kungam un budžeta sastādītājiem. Tā pašā laikā es domāju, ka skolotāji nav tādas publiskas amatpersonas kā deputāti vai ministri, kur algas mēs varam ieraudzīt internetā, un ka gluži pretī vārdam uzvārdam, cik saņem katrs skolotājs, nevajadzētu būt šai informācijai publiskai. Tur droši vien vēl ir jautājums arī par personas datu aizsardzību un tām. Jā, principā neviennozīmīgi. Protams, cits jautājums, ka Rērs, piemēram, saka, ka mēs pārskaitām izglītības ministrijai vidusmērā tātad 700 eiro uz skolotāju, kas ir alga plus piemaksas un tā tālāk. Un tālāk mēs nezinām, ādažos aiziet tā nauda, neaiziet, vai tas viss nosēžas Rīgā. Es teicu, Finanšu ministrijai tas ir jāzina. Jā, man savukārt par šo ir tieši plašāks komentārs šodienas avīzē. Principā, jā, piekrīt. Finanšu ministrijai valstī ir jāzina, cik kur kā aiziet, kā sadalās nauda. Bet jautājums, vai viņa to var zināt tikai tad, ja tas ir publiski internetā? Viņai nav citas iespējas šo informāciju iegūt. Otrs jautājums ir, publiskojot vienkārši šo skolotāju vārdu un algu, tas neko neizsaka. Tas tikai tāda sabiedrības kacināšanai, jo tur neatspoguļojās tas, kāda slodze, pa ko saņem piemaksas, kāda ir skolotāja kvalifikācijas pakāpe, kādus vēl viņš papildu darbus veids, kā tur intervijā ar premjeru teica, ka tas nav normāli, ka skolotāja alga veidojas no 80 dažādiem faktoriem. Tātad, ja mēs publicējam algu, būtu jāpublicē blakus bez mazliet šie 80 dažādi faktori skaidrojums. Tieši tā, no kā veidojas šī alga. Citādi redz, ka skolotājs raujas divās slodzēs, un tu redz, 1000 eiro alga ārpēc, un viņi vēl te bļaustās. Tāpat laikā paņem mazās skolas skolotāji ar vienu slodzīti. Ja? Viņam tur būs minimālā plus nedaudz alga. Ja? Savukārt, jā, ir kā mērķis šo nevienlīdzību novērst, bet tiem datiem jābūt pieejamiem Finanšu ministrijai. Un otrs, turklāt, kam ir šīs lielās algas, tiešām ir ļoti liela diference. Ir direktori, atsevišķās skolas direktori vietnieki, lielo skolu direktori. Turklāt šo diferenci vēl vairāk palielināja Ķīļa laikā, kad šī diference tika vēl vairāk palielināta un direktoriem veiktas lielākas piemaksas lielo skolu, un direktori un vietnieki jau ir kā amatpersonas definēts, viņu algas ir pieejamas, ja kāds grib skatīties. Bet tāpat laikā mums ir tātad kolēģi sarunai palikuši 2 minūtes, tad pavisam ātri. Kā jums šķiet, viena maza lauku skola, es nezinu, tur kaut kur Cēsu rajonā, Cēsu pagastā, klasē sēž 5 bērni, bet skolotājs gatavojas tāpat kā, piemēram, tur Rīgas pirmās ģimnāzijas skolotājs. Ja? Cēsīs viņš saņems vienu summu, Rīgā viņš saņems otru. Vai par to nebūtu jārunā? Tātad, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, vai skolotājiem, piemēram, Cēsīs negribētos uzzināt, mans kolēģis par to pašu stundu saņem 3 reizes vairāk? Viņi jau, es domāju, apmēram nojauš, cik saņem kolēģi. Viņi pulcējas arotbiedrībās dažādas citās organizācijas, bet tas ir daudz plašāks jautājums. Tas ir par mazo skolu programmu, kas jau gadiem tiek runāta, bet reāli netiek risināta un īstenota, ko darīt par lauku apdzīvotību, emigrāciju, izmiršanu, par to, kā mēs laukus uzturam kā tādus, kuri jāmeklē risināt. Tas nav tikai tāds viens skolas un pedagoģu jautājums. Neradīsies tāda situācija, ka ja mēs publiskojam šos datus internetā, starp pašiem skolotājiem radīsies konflikts. Ja pēkšņi nevis nojautīs, bet uzzinās, ka Rīgā skolotājs, kas 2. klasē pasniedz, teiksim, matemātiku, saņem tieši 2 reizes vairāk par to pašu darbu, ko viens Cēsu pagasts skolotājs. Es domāju, tur radīsies ļoti daudz konfliktu, arī gan skolotāju starpā, gan ar skolotājiem vecākiem un tā. Tieši tādēļ es uzskatu, ka šai informācijai vajadzētu būt speciālistu rīcībā, Finanšu ministrijas rīcībā, citu ministriju, bet publiskai te nevajadzētu būt. Jā, redziet, cik kolēģi, cik cilvēku, tik viedokļu. Arī es gribētu piebilst no sevis, ka principā ļoti, ļoti uzmanīgi jābūt ar personas datiem, ar to, cik kurš saņem, jo tur jau nāk vēl klāt jautājums par to, varbūt kāds nelabvēlis, kāds, es nezinu, pēkšņi Garnadas ierauga, ka viens Rīgas prestižas skolas direktors saņem tur, es nezinu, lielu algu, un tad viņam rodas jautājums, kur tas cilvēks dzīvo, vai viņam mājās varbūt ir uzkrājumi. Tātad ļoti uzmanīgi, lai gan jāpiekrīt kolēģiem, Finanšu ministrijai, protams, ir tiesības zināt, kā tā nauda sadalās, un tas, ka Izglītības ministrija joprojām viņiem nedod tādus faktus, man patiesībā bija neliels pārsteigums, ka Rērs šodien saka,
mēs nemaz nezinām. Piebildi, ka interesanta sakritība, ka šī iniciatīva nāk klajā tad, kad skolotāji draud iziet ielās un streikot, tas pēc tāda revanša izskatās. Tu domā, tā ir neliela šantāža par to, ka nevajag darīt to, ko nevajag, ja? Sakritība. Jā, politikā, kā mēs zinām, sakritības mēdz būt ļoti maz, ļoti reti. Bet, kā jau es teicu, tātad, cik cilvēki, tik viedokļi, jānovēl, protams, skolotājiem, lai viņi tomēr atrod kopīgu valodu ar politiķiem. Cik es saprotu, tad nākamajā mēnesī tas būs tas top svarīgākais jautājums, vai viņi izies ielās vai nē, vai atrisinās algu jautājumu vai nē. Tāda, lūk, ir bijusi mūsu nedēļa, mūsu mediju dienas kārtība. Teikšu paldies, ka atradāt laiku un uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!